Celies un spīdi bija moto pirmajai adventistu Baltijas sieviešu konferencei, kas notika no 10. līdz 13. septembrim Saulkrastos, viesunamā Minhauzena Unda. No visām 3 Baltijas valstīm konference kopā sapulcināja 117 sievietes, lai sniegtu iedvesmu un jaunas ierosmes sieviešu kalpošanai vietējās draudzēs un sabiedrībā. Pirms gada Latvijas delegācija 10 sieviešu sastāvā devās uz Transeiropas divīzijas sieviešu konferenci, kas notika pirmo reizi. Tur mēs guvām tiešām tādu garīgu baudījumu un brīnišķīgas Dieva svētības, bet pats galvenais bija tas, ka mēs iepazinām brīnišķīgu māsu Rakvelu Araisu, un mēs visi vienoti sapratām, ka tā būtu liela svētība, ja mēs viņu uzaicinātu uz Latviju. Un līdz ar to, kopā runājot ar Baltijas Unijas sieviešu kalpošanas nodaļas vadītāju, mēs nolēmām, ka vajadzētu arī uzrīkot pirmo Baltijas sieviešu konferenci. Man patīk šī tēma, celies un spīdi. Manuprāt, tas ir svarīgi, lai mūsu sievietes tiešām būtu gaismā. Vīrietis tika radīts no zemes pīšļiem, bet sieviete radīja no vīrieša ķermeņa daļas. Viņas ir skaistas, viņām vajadzētu spīdēt visā savu iespēju pilnībā, jo draudzē ir tik daudz kalpošanu, kurā ir iesaistītas tieši sievietes. Tādēļ iedrošinu sievietes celties un spīdēt, lai būtu par gaismu mājās, draudzē un sabiedrībā. Man šī konference patīk. Man liekas, viņa ir unikāla ar to, ka šajā vietā ir ļoti daudz sieviešu, meiteņu, dažādās vecuma grupās. Un ir interesanti, ka tiešām, kā arī galvenā runātāja teica, ka tad, kad sanāk kopā sievietes, notiek arī dziedināšana. Līdz ar to šeit man patīk šī atmosfēra, kas ir šeit. Manuprāt, konference ir bijusi ļoti iedvesmojoša mūsu draudzes sievietēm, jo šeit ir daudz jaunu sieviešu, kas neko tādu iepriekš nav piedzīvojušas. Runātāja ir ļoti iedvesmojoša, kas spēj radīt vēlmi darīt arī kaut ko savādāk un veltīt savas zināšanas un prasmes Dieva darbam. Mans vīriešu viedoklis ir, ka sievietēm vajadzētu būt ļoti priecīgām par šo iespēju. Es domāju, ka tas ir patiešām ļoti labi noorganizēts pasākums, garīgs pasākums, iedvesmojošs pasākums, un es ticu, ka būs arī tam rezultāts. Un mans vēlējums ir, lai tas labais, ko mūsu māsas, sievietes, mātes šeit ir ieguvušas, lai tas viss arī ģimenēs, draudzēs un sabiedrībā atstāja brīnišķīgu skaistu iespēju. Galvenās runātājas teiktais tiešām motivē un stiprina. Tas mudina daudz vairāk ieguldīt tajā, ko daru. Vairāk pārdomāt, ko es daru un kāpēc to daru. Ir vairāk jāstrādā ar sevi, lai lietas uzlabotu. Un, ja jūtos nogurusi, tad vienkārši jābūt atvērtai Dievam un jāļauj viņam mani piepildīt. Kalpojot Saulkrastu iedzīvotājiem, konferences ietveros tika organizēta arī veselības izstāde. Iedzīvotāju interese bija liela, apmeklētāji bija pārsteigti par šādi izrādītām rūpēm par viņu veselību un labprāt izmantoja iespēju saņemt bezmaksas konsultācijas, kā arī veikt dažādus veselības testus. Man ļoti patīk šī izstāde, ļoti negaidot nācu te garām un iegriezos. Un esmu ļoti apmierināta, daudz ko uzzināju jaunu. Ilgi nebija noskaidrojusi savu holesterīnu līmeni, tagad uzzināju un bija patīkami pārsteigt, ka bija pat mazliet labāks nekā bija cerējusi. Tā kā vērtīgs pasākums. Labdarības koncerts, kas arī tika organizēts konferences ietvaros, sniedza atbalstu kādam skolniekam no Saulkrastiem, kurš bija smagi cietis autoavārijā, pārcietis operāciju un tagad bija nepieciešami līdzekļi rehabilitācijas kursam. Šīm vajadzībām koncerta apmeklētāji saziedoja 762 eiro. Mums ir jābūt iztukšotiem no visu kā citu, no liekā, un to es arī paņemšu sev līdzi. Šo atziņu vai šo pamudinājumu vairāk lūgt pēc svētā gara, lai gūtu šo spēku tālākai kalpošanai.
Es domāju, ka tas bija ļoti iedvesmojošs notikums, kad katra sieviete, mūsu māsa, varēja piedzīvot kaut ko jaunu. Un es gribētu novēlēt katrai, lai viņi no šejienes paņemtu labu garstāvokli, labas idejas un tādu liesmu, kas palīdzētu viņi degt visu laiku ar labām idejām. Konferences programma bija bagāta ar svēturnām, semināriem, dažādām aktivitātēm un mūziku, bet padomāts bija ne tikai par garīgo barību. 3 reizes dienā pasākuma dalībnieki tika aicināti pie bagātīgi klāta galda uz kopīgu maltīti. Yra labai svarbu, tai buvo galimybė išeiti iš mums įprastos komforto zonos, kada iš tikrųjų įsisuka rutina. Es domāju, ka tas bija ļoti labi iespēja, kad mēs varam aiziet prom no savu pierasta komforta zonu un izmēģināt kaut ko jaunu. Nuo namų, nuo darbų, nuo to, kas mus slegia, nuo rūpešių. Un arī uz kādu laiku aizmirst mājas, savas rūpes, savas domas, tas, kas mums ir parasti katru dienu jāizdara, kas mums ir mūsu galvā. Mans vēlējums, lai no šīs konferences sievietes sev līdzi paņemtu domu, kuru izteica Rakvela. Mums jānokrata no sevis šo kaunu, vainas apziņu un bailes, lai Dieva spēkā mēs varētu celties un spīdēt. Es patiesi ticu, ja jums ir sieviete, viena sieviete, spēcīga sieviete kopā ar Dievu, viņa var radīt pārmaiņas jebkur, kur viņa dosies un kur Dievs viņai liks būt. Un mana lūkšana ir, lai dodoties prom no šīs konferences, sievietes būtu iemantojušas stiprāku ticību Dieva vārdam un misijai un būtu stipras savā prātā, miesā un garā. Es gribētu novēlēt visām māsām, kas aizbrauks gan uz Lietuvu, gan uz Latviju, atpakaļ gan uz Igauniju, uz savām draudzēm, lai to, ko viņas ir saņēmušas, varētu dot tālāk pārējām māsām un sieviešu kalpošanas darbs attīstītos straujāk.